citur, viņš nonāk tur, kur viņam bija jānonāk, un viņš sagaidīja savu kārtu, un faktiski nostrādāja šī sistēma un arī metodika. Ko darīt? Ko vajadzētu darīt? Tagad, nezinu, bija piedāvājums toreiz apvienot divus šos centrus, kur šīs DNS analīzes jā, mēs par šo jautājumu ikdienā domājam, jo faktiski DNS ekspertīze kā tāda īstenībā ieņēma ar vien lielāku lomu pierādīšanas procesā. Faktiski uz nākošo gadu mēs ceram iegādāties vēl vienu līniju, tad vienu gēnu analizatoru, kas varētu atvieglot jau šo procesu. Nu, protams, arī pēc tam jau domāt par šiem cilvēkiem, kas varētu nākt klāt. Tā kā faktiski par to mēs domājam un plānos mums ir nākšajā gadā paaugstināt kapacitāti kā tehnisko, bet pirmkārt jau tehnisko kapacitāti šai līnijai. Bet mēnesī var dabūt 500 rezultātus, tā varēs atrast? Mēnesī tiek saņemti. Jā, lūdzu, vēlreiz nesajauciet šīs lietas. Tiek saņemti paraugi. Jūs saprotat, ko nozīmē paraugs? Tas ir DNS paraugs, kurš jāapstrādā, jo vienkārši mitru paraugu nevar ievietot teiksim, šajā gēnu analizatorā un dabūt kaut kādu. Viņš ir jāapstrādā, viņš ir jāaudzē. Būtībā tā ir vesela metodika, tehnoloģija, kādā veidā no šī izņemtā siekala parauga tiek iegūta šī formula. Tiek iegūta formula, kas identificē konkrēto personu. Un arī izņemot notikumu vietās DNS paraugu, arī tur no šī parauga tiek izņemta šī formula un arī tiek ievietot šajā gēna analizatorā. Un tad, kad nonāk viņš tur, faktiski tad notiek arī šī salīdzināšana. Tad ļoti liels šo lietu uzkrājums, ja dienestī 5, tad mēnesī 150 rezultāti, 500... Faktiski es varu apgalvot uz to, ka ekspertīzē izmeklētāji gaida uz DNS ekspertīzēm pietiekoši ilgi, un šis uzkrājums ir, bet, kā es jau minēju, šeit runa iet par prioritātēm. Un, ja notiekās, nedodies kāds sevišķi smags noziegums, kur ir nepieciešama teiksim, šī ekspertīze, tad būtībā viņa arī tiek veikta ārpus kārtas, teiksim tā, nobīdot citas mazāk prioritāras lietas malā. Pēdējais jautājums vismaz no manas puses. Tātad, ja šī persona martā tika aizturēta par sīku zādzību lielveikalā, noņemt šo DNS paraugu martā, tātad datubāzē viņš aizgāja tikai kaut kādā augusta pirmajā nedēļā? Faktiski, kā es varēju teikt, tad viņš nebija aizgājis līdz turienei, tad, kad viņš nonāca jau izmeklētāja redzeslokā, un faktiski izmeklētāji redzēja to, ka viņš jau ir, viņam noņemt šis paraugs, un bija lūgums, viņš faktiski, ja tā mēs skatāmies, viņš tika... Kā viņš pats nonāktu uz turieni, tur bija kaut kāda varbūt tās nedēļas starpība. Viņš būtu pats viņam pēc būtības pašam bija jānonāk līdz šim rezultātam. Bet tas nozīmē, ka šī persona arī atradās pēc tam jūsu redzeslokā. No marta, kad tika noņemts DNS. Redzeslokā es varēju teikt, ka šī persona redzeslokā nonāca par sīku zādzību, un absolūti nebija nekāds pamats tajā brīdī, kad viņš tika aizturēts par šo zādzību, uzskatīt vai domāt, ka viņš varētu būt saistīts ar šo imants lietu. Varbūt vēlreiz precizējam, lai visiem viss ir beidzot skaidrs. Kriminālpolicija izskaidroja personu un saprata, ka viņam ir DNS paraugs, ko salīdzināt ar noziegumu vietā izņemto. Kriminālpolicija palūdza no tās kopējās gaidošās rindas pārlikt uz pedofilu rindu, vienkāršot sakot. Kriminālpolicija izskaidroja DNS nostrādāja tikai tāpēc, kā pierādījums, ka šī persona visticamāk ir tiešām saistīta ar šiem noziegumiem. Tās ir divas dažādas lietas. Es saku, tiešām lūdzu jums šo, jo šeit faktiski nav. Tā ir metodika, tā ir sistēma, kas darbojās, un tā darbojas jebkurā pasaules valstī. Un es varēju teikt, nepatiesības. Palūdzu? Kas ir tās nepatiesības? Nepatiesība par to, kad viņš tika aizturēts uz aizdomu pamatu par izdarīto seksuālo noziegumu un atbrīvots. Es vienkārši visu mazliet sapinās meistarībā. Es ceru, ka es esmu gatavs vēl atbildēt. Jā, viņš bija noziedzis, varbūt tur pazīt. Vai tas... Nezinu. Iespējams. Ja tas ir svarīgi, tad to var noskaidrot. Tā ir. Tā ir sīks atzīt, tas ir praktiski. Bet runa ir par tempu. Problēma ir tempā. DNS analīžu veikšanas tempā. Iespējams. Arī, kā, teiksim tā, ja šī persona, nonāktu policijas redzeslokā un būtu nonākusi par seksuālu noziegumu, tad faktiski viņai jau būtu, es domāju, pēc nedēļas viss būtu skaidrs. Bet par cik šī persona nonāca pilnīgi
nu, teiksim tā, kārtā, kas ir saistīta ar kriminālu pārkāpumiem, ja, tad, protams, kad viņi atradās, šis paraugs bija noņemts un viņš nekur nepazuda. Šis paraugs bija tikai, viņš gaidīja savu laiku, lai nokļūtu šajā gēnu analizatoru. Paldies. Paldies jums visiem. Nē, nevar, ir jābrauc, es atvainojos. Man tiešām Tad cik tad mēneši pagāja? Tad aprīlis, mājas, jūnijas?